Sveiks, Andrej! Prieks tev redzēt. Sveiks. Stāsti, mēs esam tādā īpašā vietā. Uz grāmatas vāka ir arka, kur slēpjas ķergalvs redzams. Un šeit mēs arī esam arkā, un šeit ir redzams Krišjānis ķergalvs. Pastāsti par šo vietu, par ķergalvu, kāpēc viņš ir tik svarīgs un ar ko viņš tev ir svarīgs. Jā, tātad šis ir Krišjānis ķergalvs, mans sensis. Par viņu varētu teikt tā, ka par vietām, lietām, notikumiem parasti pareizi ir vērtēt pēc 100 gadu noilguma. Un viņa lielākā daļa būvju 100 gadus atpakaļ jau bija uzbūvēti. Un būvējis viņš ir krietni daudz. Viņš ir būvējis gan baznīcas, gan rūpnīcas, būvējis dzīvojamo fondu, sabiedriskās ēkas, tiltus, ūdens torni, gāzes torni un daudz ko citu. Un pašlaik mēs atrodamies Valdemāra 33, māja ar necilu fasādi, bet ar ļoti skaistu pagalmu. Var teikt, vienu no skaistākajiem Rīgas pagalmiem. Šī ēka ir sākta būvēt 1912., 13., 1914. gadā, un pēdējie 2 korpusi ir uzbūvēti nākamā desmitgadē, tas ir 20. gados. 5. noslēdzošais korpus tā arī netika uzbūvēts, kas ir īsts krimināls, īsts detektīvs, ko ir atklājis savos pētījumos Jānis, kas arī būs aprakstīts grāmatā. Jā, lasīsiet grāmatā par šo stāstu. Jā. Andrej, virs ķergalva galvas mēs redzam sakrustotas Rīgas atslēgas. Vai ķergalvs ir Rīgas simbols? Ar ko nozīmīgs ķergalvs ir Rīgai un kāpēc katram rīdzniekam būtu jāzina par Krišjānu ķergalvu? Šis vīrs ir dzīvojis un strādājis Rīgai visnozīmīgākajā, visražīgākajā brīdī. Tas ir laiks, kad Rīga ieguva gan tramvaja līnijas, gan zooloģisko dārzu, gan elektrostaciju pirmo. Daudzi infrastruktūras objekti tika būvēti tieši šai laikā. Arī teātri un daudz kas cits. Un liels devums ir tieši no viņa celtniecības, no viņa radītajām būvēm. Bet vēl šī grāmatā jūs uzzināsiet, ka Krišjānis ķergalvs ne tikai būvēja Rīgu, bet bija arī ļoti aktīvs Rīgas sabiedriskajā dzīvē, darbojās dažādās biedrībās, 10 gadus bija Rīgas pilsētas domnieks. Un, starp citu, pašās pirmajās Rīgas domas vēlēšanās, kurās viņš piedalījās, viņš ieguva vislielāko balsu skaitu starp visiem kandidātiem. Tā kā lasot šo grāmatu, jūs ļoti daudz uzzināsiet gan par pašu ķergalvu, gan arī par Rīgas vēsturi.